Šķidrais freons, kas pārvietojas spirālveidīgā caurulē leduskapja aizmugurē, caur izplašanās ventilu nonāk caurulē ar lielāku diametru, kas atrodas leduskapja saldētavā. Rasnajā caurulē zemāka spiediena dēļ freons iztvaiko. Lai notiktu iztvaikošana, papildus siltums tiek ņemts no apkārtnes, respektīvi no leduskapja iekšpuses un produktiem, kas tajā atrodas. Tādējādi produktu temperatūra pazeminās. Tālāk freona tvaika aiziet līdz elektriski darbināmam kompresoram leduskapja apakšējā daļā, kur šie tvaiki tiek saspiesti, tā rezultātā gāze pāriet šķidrumā. Kondensējoties gāze izdala siltumu, tādēļ leduskapja aizmugurē caurules ir vienmēr karsts. Tālāk šķidrums aiziet līdz caurulēm saldētavā, kur iztvaiko un viss process atkārtojas. – 1748. gadā Glāzgovas universitātē Viljams Kalens demonstrēja pirmo leduskapim līdzīgo iekārtu. No 1805. gada, kad Olivers Evans izgudroja pirmo saldējumu iekārtu, kurā izmantoja gaisu, nevis šķidrumu, līdz 1902. gadam iekārta tika dažādi modernizēta. Taču tikai 1922. gadā Karls Munters un Baldzers von Platens patentēja absorpcijas leduskapu. 1911. gadā Marcels Odilfrie no Francijas bija autors saldēšanas iekārtai, kas darbojās izmantojot sēra dioksīdu. Tolaik šī gāze bija plaši izplatīta ražošanā, taču sadārdzināja produktu. Tik mēģināja likt lietā amoniaku, taču pēdējiem bija milzīgs trūkums. Tas bija viegli uzliesmojuši, pakļaujot riskam visu māju. Jaunu pavērsienu leduskapja dzīvē deva freona izgudrošana un likšana lietā. Ražošanā 30. gados, taču masu produkcijas izplatīšana Eiropā vienalga tika aizkavēta Otrā pasaules kara dēļ, kamēr ASV jau 40. gados leduskapis no luksus preces bija kļuvusi par nepieciešamību.